Es to izdarīju. Tas ir tik seksīgi. Es nekad nebiju sūtījis savus tādas bildes svešam puisim, bet kāpēc gan ne? Nu neviens taču to neuzzinās. Kas viņš ir? Pīters no Londonas. Mēs iepazināmies Facebookā. Kas notika tālāk? Negribas to visu atcerēties. Izrādījās, ka nekāda Pītera nav un nekad nav arī bijis. Ārprāts es biju tāda muļķa. Mana bilde bija nonākusi pie kaut kādiem večiem, tepat Latvijā. Varbūt kaut kur kaimiņos. Varbūt viņi pat zina, kas es esmu un kur es dzīvoju. Šausmas, kāds kauns. Jā. Čau, smukā. Čau. Tik tiešām es smukā, es skatos tev. Tavu bildi un... Kas zvana? No kam tu sūtīji savas bildes? Es nezinu. Tā visu tu zini. Vari atsūtīt vēl? Es nedomāju gan. Nē, nu tu, protams, vari to izpirkt. Ko nozīmē izpirkt? Nu, samaksāt. Es izdzēsīšu tavu bildi. Man nav naudas. Nu, vai kaut ko tā domāt? Varētu sarunāt. Lūdzu, tās bildes izdzēst. Sazvanīsimies pēc 2 dienām un tad sarunāsim. Labi. Tās 3 dienas vilkās kā 3 gadi. Ko viņi darīs ar manu bildi? Izdrukās un izlīmēs uz stabiem? Uz visām ielām? Vai pie skolas? Ieliks internetā kaut kādās perversās lapās? Parādīs maniem vecākiem? Tas vispār nav iedomājams. Viņi man to nekad nepiedotu. Kad tie cilvēki man uzrakstīja un piedāvāja tikties, lai aprunātos, es piekritu. Tagad zinu, ka tas bija stulbākais, ko jebkad mūžā esmu izdarījusi. Bet man tiešām likās, ka es varēšu visu vērst par labu, ka varēšu izlūgties ēdot man bildes un ka viņiem galu galā paliks mani žēl. Es zinu, ka nedrīkst runāt ar svešiem cilvēkiem. Es zinu, ka nedrīkst ar viņiem tikties. Es tiešām to visu zinu. Bet, ja tā bilde nonāks internetā, man dzīves nebūs. Es nekad neesmu bijusi pārāk drosmīga, bet todien es nospriedu, ka tāda būšu. Es atvainojos, mums bija sarunāts satikties. Jā, es esmu Andris. Es esmu Ilze. Ļoti patīkami. Skaisti Ilze. Es atnācu, lai sarunātu kaut ko par tām bildēm. Skaistas bildītes baigi labās. Bet jūs izdzēsīsiet viņas? Es ar skaistām meitenēm vienmēr kaut ko varu sarunāt. Bet kur man ir garantija, ka jūs viņas izdzēsīsiet? Es savus solījumus pildu, un patiesībā jau es neesmu nemaz tik ļauns. Nu, kur tu paliki? Runājos ar skaistu meiteni Ilzi. Nu, kāpēc uz ielas? Nu, varbūt ejam augšā parunāties. Jā, ejam augšā un izdzēsīsim bildītes. Tas ir obligāti vajadzīgs. Nu, ja kur te uz ielas jau neizdzēsīs. Pati pārliecināsies, ka mēs viņus izdzēšam. Nāc. Klāsiet, tu to flešu, tad atdosim tai meitenei. Jā. Nāc, nebaidies. Nāc. Paņems flešu un varēs. Nezinu, kā tas sanāca, ka gāju viņiem līdzi. Šausmas, cik es biju stulba. Un neticami, vienkārši neticami lēticīga. Tajā dzīvoklī nebija gaisa. Toties bija alkohols. Daudz alkohola. Un dūmu. Daudz ko neatceros, bet tas man ir iespiedies atmiņā. Un tie vīrieši, tādi smaidīgi, viņi smējās par visādām muļķībām. Bet man diezgan pēc likās, ka patiesībā viņi smejas par mani. Jā. Kur ir komis? Kurš paliks tā? Es aiziešu atradīšu, un tad mēs to izdarīsim, ja? Gulītāk pagaidi, ja? Vai paņem uzskatu? Ar komis. Ko jūs sev nepiedalāsiet? Varbūt vēlēs? Ot kolu? Jā. Vai forši, kad atnāc te? Tev draudzenes arī daudz? Nu, ir pāris. Viņas visas tikpat skaistas kā tu? Kas tas par jautājumu? Normāls jautājums tev. Ko? Paldies.
Kola, ko iedzeru, bija pēdējais, ko no tā vakara skaidri atceros. Par tālāko es nevēlos stāstīt. Eģu paskaties, ir gatavi? Jā. Izskatās, ka riktīgi gatavs. Jā, nu ko? Tad es varu būt pirmais, ko? Neesiet muļķi, saudzējiet sevi. Un, ja sanāk kļūdīties, pastāstiet visu vecākiem vai skolotājai, vai zvaniet uz bērnu un jauniešu diennakts uzticības tālruni. Tu neesi viens.